reizē mēs vairāk izstāstīsim tieši par atbalstu, kas ir pieejams no vietējo rīcības grupu. Šī pasākuma es vienmēr to nosaukumu aizmirstu, man pielabos gan jau un palabos, jo es vienmēr saku līderis. Mēs līdz šim esam pieraduši, ka to sauc par līderi pasākumiem. Būs prezentācija no manas puses, varbūt sākumā izstāstīšu arī par to, kā veicās arī pārējos pasākumos, jo pagājušā gada beigās bija iesniegti pieteikumi šiem 30,000 projektiem. Tad īsumā par šiem 30,000 pieteikumiem šobrīd viņi ir aktīvā vērtēšanas procesā. Par dažiem pieteikumiem ir lēmumi jau pieņemti, ir vairāk pieteikumu izvērtēti, droši vien kādam paprasīt papildu informāciju, bet noteikti, ka par kādu pieteikumu vēl papildu informācija nav pieprasīta, jo pieteikumi vēl tiek vērtēti. Tas, kas, laikam, ir svarīgākais runājot par šo piekrastes atbalstu, tad, kā mēs atceramies, šī kārta, kas tika izsludināta, viņa bija izsludināta 700,000. Pēc pieteikumu sarindošanas finansējums pietika nedaudz vairāk kā pusē, bet ministrija pāris 2-3 nedēļas atpakaļ, varbūt bišķi vairāk jau pielēma, ka mēs varam apstiprināt visus pieteikumus, kas būs atbilstoši. Līdz ar to arī tā mūsu vērtēšana dienestam arī tomēr ir vairāk no tiem, kuriem vairāk punkti bija sasniegti, tos vairāk cenšas pirmos vērtēt. Un tie pieteikumi, kuri sākotnēji bija zemes vītras, tad noteikti jārēķinās, ka tiem pieteikumiem šie lēmumi vai papildu informācijas vēstules būs nedaudz vēlāk. Plus, protams, arī vēl šis plānošanas periods vēl vecais, un mums ļoti daudz darbu strādā, tāpēc arī, diemžēl ir tā, ka mēs ļoti ātrāk par šiem 3 mēnešiem kādas lēmumus nepieņemsim par lielāko daļu pieteikumus. Tad vēl par dīzeļdegvielu šo akcīzes nodokļu samazināto limitu. Bija iesniegti 10 pieteikumu, 9 apstiprinājumi, tā kā tas ir izdarīts, un vēl atgādināšu, ka, ja nekļūdos, maija mēnesī sākās pieteikšanās uz roņu kompensācijām, tā kā to arī neaizmirstat. Tad droši vien tagad tiešos klāt prezentācijai tieši par šo jaunā plānošanas periodu. Es viņu saukšu par līderi, lai man piedod, ka tas nav pareizi, bet līderi pieejas šiem pieteikumiem. Izstāstīsim par nosacījumiem. Tad mēģināšu šobrīd uzlikt prezentāciju. Tas te pareizlēšu, lai visu ekrānā redz savā. Tātad, pirmajā šajā slaidā jau var redzēt, kuras ir šīs teritorijas, kurās ir iespējams īstenot šos zivsaimniecības projektus piekrastes teritorijās. Tad tā ir visa piekraste, pagastu līmenī vai novada līmenī, kura robežojās ar jūru. Tātad visās šajās teritorijās var pretendēt uz šo finansējumu. Ir 6 vietējās rīcības grupas, daļa no grupām arī ir šeit. Tā kā, ja būs jautājumi pēc tam pie grupām, tad droši nevarat jautāt arī. Par līderu pieejas pieteikumiem, pasākumiem, manuprāt, jūs esat lietas kursā, kad šie pieteikumi ir tādi, kur vietējās rīcības grupas izstrādā savas stratēģijas, nosaka prioritātes, nosaka šos kritērijus, pēc kuriem tie pieteikumi tiek sarindoti. Vietējās rīcības grupas ir arī tās, ka šos pieteikumus sarindo atbilstoši stratēģijai, nosaka, vai tas pieteikums vispār ir atbilstošs. Un tad jau tālāk šis pieteikums, ja viņš ir atzīts par atbilstošu stratēģijai, ir pietiekoši punktu skaits, tad šie pieteikumi nonāk pie mums tālāk vērtēšanā lauku atbalsta dienestā. Jā, tātad šeit ir minēti normatīvi akti, kas būtu jāņem vērā. Tie ir šie virsnoteikumi 113. un jau konkrētie atbalsta noteikumi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai. Tas būs tas pareizais nosaukums. Tas ir tas īstais nosaukums, nevis līderu pieejas pasākumu, kā to zakojas. Un pieejamais finansējums līdz 26. gadam, droši vien tas periods būs, kā parasti arī 27. ļoti iespējams gads, varbūt pa 28. bet ir 17,6 miljoni. Šeit neiet iekšā ostas, jo ar vietējām rīcības grupām arī tiks administrēt arī pasākums, kas ir investīcijas zvejas ostās. Šajā te pasākumā ir dažāda veida aktivitātes.
Tad pirmā aktivitāte ir vietējas ekonomikas attīstības un transformācijas veicināšana. Faktiski zem šīs sadaļas iet apakšā arī tie jūsu zvejnieku zvejniecības projekti, un, pieņemsim, jūs vēlaties arī dažādot to savu darbību, tad tieši zem šīs aktivitātes iet apakšā arī jūsu šāda veida projekti. Otra aktivitāte ir vides resursu ilgspējīgas izmantošanas, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanas pasākums. Un tad droši vien būtu kaut kādi šie pieveceļi, stāvlaukumi un tādas lietas, kas ir bijušas iepriekšējā plānošanas periodā. Un trešais ir zvejas un jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. Nu, tad, kā klasiski varbūt tās tie varētu būt kaut kādi zvejniecības muzeji, kā piemēram, vai cita veida kaut kādas aktivitātes un projekti, kas saistīti ar kultūras mantojuma saglabāšanu. Ja runa par atbalsta intensitāti, tad te, manuprāt, ir ļoti svarīgi saprast, kad 100% atbalsts pieejams līdzīgi kā tas bija arī šajos 30,000 projektos, tikai un vienīgi darbībām, kas ir saistītas ar zvejniecību un ar sava nozvejotā loma izkraušanu, uzglabāšanu, apstrādi un tirzniecību. Tas līdzīgi kā tas bija arī 30,000 pasākumā, kad nav atbalstāmas, pieņemsim, aktivitātes. Ja es salīdzinoši maz nozvejoju, jā, es esmu piekrastes zvejnieks, man visi kritēriji, kas tālāk uzskaitīti, ir atbilstoši, bet ja es lielākoties izmantoju apstrādēju ne savu nozvejoto zivi, tad nav šie 100%. 100% ir tikai tā darbība, kas saistītas ar jūsu zvejniecības procesu un ar jūsu nozvejotās zivs tālāku apstrādi, pirmapstrādi, transportēšanu, uzglabāšanu. Atšķirībā no 30,000 pasākumu, šeit ir iespēja saņemt lielāku atbalsta likmi arī tiem piekrastes zvejniekiem, kuriem, pieņemsim, dēļ saistītiem uzņēmumiem ir lielāks apgrozījums kā 200,000. Ja tie 30,000 tas bija nosacījums, ka lielos zvejniekus neatbalstam ar tādu pasākumu, kā 30,000 atbalstu, tad līdz arī šis nosacījums nav. Var nākt arī šie lielie uzņēmumi, kuriem tur saistītiem kopā pārsniedz 200,000 šis apgrozījums, bet viņiem atbalsta maksimālā likme ir 80%, nevis 100%. Un līdzīgi kā es teicu, arī šie 80% ir tikai tajā gadījumā, ja viņi projektā būs paredzējuši investīcijas, kas ir saistītas ar piekrastē nozvejotās zivs apstrādi, nekādā veidā ar kaut kādu iepirkto. Vēl uz 80% var pretendēt arī zvejnieki, kuri zvejo gan piekrastē, gan aiz piekrastes. Bet līdzīgi šīs investīcijas ar 80% būtu tikai un vienīgi piekrastē nozvejotās zivs apstrādē, uzglabāšanai vai pašam zvejas procesam. Jā, un tad tie nosacījumi ir tādi paši, kā tas bija 30,000 atbalstā. Ir jābūt licencē, jābūt zvejas tiesību nomas līgumam, nedrīkst pārsniegt 10% aiz piekrastes nozvejotā šī zivs un net apgrozījums saistītiem uzņēmumiem nepārsniedz 200,000. Tas ir pretendē uz 100% atbalstu. Ja zvejnieks startēs uz dažādošanu, pieņemsim, vēlās uzbūvēt turismu mītni, vai pieņemsim piekrastes zvejnieks, kurš nozvejo maz, vēlēsies projektā iekļaut apstrādes iekārtas, lai apstrādātu lielākoties ne savu nozvejoto zivi, tad atbalsta procents ir 50%. Ja, nav 100, ir 50 dažādošanai, vai nesavas zivs apstrādē atbalsta likme 50%. Ir iespēja šo te procentu palielināt, ja projekts ir inovatīvs. Vietējā rīcības grupā ir kritērija, pēc kā viņi nosaka, kas tajā teritorijā ir inovatīvs. Ja ir šāds projekts, vai pareizāk sakot investīcija, jo to atbalsta likmi piemēro nevis projektā, bet konkrētajām investīcijām. Ja investīcija ir inovatīva, process ir inovatīvs, tad attiecīgi ir 65% atbalsts, 15% lielāks. Tas par atbalsta intensitātēm, bet šis ir ļoti svarīgi, jo ir bijuši vairāki zvani, kur daudz domā, ka ir šis te atbalsta procents būs lielāks, bet, diemžēl ir tā, ka regulācijas konkrēti pateikts, mēs arī bijām pieredzes apmaiņā arī ar kolēģiem no Igaunijas nosacījums vēl sliktāk nekā Latvijā. Tas nosacījums par to, ka dažādošanai 50 tas regulā noteikts, bet viņu gadījumā arī citi atbalsta veidi ir ar stipri sliktākiem nosacījumiem. Diemžēl tā, iepriekšējā periodā var arī 80% dažādošanai, šajā periodā diemžēl tikai 50. Vai 65 ar inovāciju. Tad par šo te atbalsta
atbalsta nosacījumi, atbalsta apmērs. Atbalstu var saņemt, ja projekts atbilst vietējai attīstības stratēģijai, to jau es teicu. Vietējais rīcības grupas vērtē sakotnēji šo jūsu pieteikumu. Tad šis projekts ir jāizteno attiecīgi šīs teritorijas, vietējais rīcības grupas teritorijā, un īstenot projektu ir jāsniedz noteikumos un tālāk jau projektā minētie mērķi. Tālāk arī par mērķiem parunāsim, šiem nosacījumiem par finansējumu. Šo te uzņēmējdarbības aktivitāti vai zvejniecības aktivitāti, kas bija 6.1 augstāk, iepriekšējā slaidā minētā 6.1 šī te ekonomiskā aktivitāte, var īstenot arī pilsētās, kā Liepāja, Ventspils, Jūrmala, bet to var īstenot tikai, ja jūsu gadījumā jūs varat īstenot jūsu zvejnieki. Ja tur par kaut kādu parasto sijā, kas arī var sekot zem šīs aktivitātes, tad viņi nevarēs īstenot pilsētās. Pilsētās var īstenot tikai zvejniecības, akvakultūras vai apstrādes uzņēmumi. Uzņēmums nedrīkst būt grūtībās nonācis, tas ir līdzīgi kā iepriekšējā plānošanas periodā. Ja projekta summa ir lielāka par 50 000, ir jāizpilda 2 no 3 ekonomiskās dzīvotspējas rādītājiem pēdējā noslēgtajā gadā. Tur ir minēti, mūsu mājaslapā ir minēti, kādi tie rādītāji ir. Ja ir zvejnieku saimniecība, tad tie kritēriji dzīvotspējas, viņi vairāk ir uztaisīti uz gada pārskata, tā kā pēc bilances datiem būtu jāskatās, bet mūsu mājaslapā zem pasākumu ir arī pateicis, kā šie dzīvotspējas kritēriji ir jāskatās zvejnieku un zemnieku saimniecībā. Tā kā to varēsiet mājaslapā atrast. No deklarācijas varēsiet arī tos stiprus salikt formulās un pārliecināties, vai jūsu dzīvotspēja ir atbilstoša. Bet tas ir projektiem, kuras summas lielākas par 50 000. Tad šis ir nākamais ļoti būtisks jautājums, ko mēs noteikti vērtēsim. Tas, ko es kopumā varu pateikt par tieši zvejnieku projektiem, priekšstats zvejnieku projektiem, no mūsu puses nav nekādas prasības, un tālāk arī stāstīšu par šiem te rādītājiem, ka jums ar projektiem, kas ir saistīti ar zvejniecību, būtu jāpalielina obligāti apgrozījums. Tāda nosacījuma no mūsu puses nav, bet te pašā laikā mēs noteikti skatīsimies, lai tās jūsu projekta tas apmērs un tās lietas, ko jūs projektos iekļaujiet, lai viņš ir samērīgs tomēr pret jūsu darbību. Tas ir līdzīgi, kā mēs to darījām šajā 30 000 atbalstā, bet tomēr šajā te līderu pieteikumos, līderu pasākumos, tomēr tās prasības ir stingrākas, un mēs droši vien arī nedaudz stingrāk skatīsimies. Nevar būt tā, ka priekšstats zvejnieks apgroza, apgrozījums ir 3000, un es tagad nāku uz 200 000 projektu. Visdrīzāk šādu pieteikumu mēs nestiprināsim, to uzreiz var pateikt. Tas, par ko mēs esam vienojušies, kad tai investīcijai apgrozījumam, ienākumiem, apgrozījumam, priekšstats zvejniekam būtu jābūt ne mazāk kā 10% no projekta izmaksām. Idejas, ka es apgrozu 10 000, tad es varu nākt uz 100 000 projektu. Bet tas ir tāds ļoti vispārīgais, jo te pašā laikā mēs vērtēsim, kas tās ir par investīcijām, kādas tās ir investīcijas, vai tiešām viņas ir samērojums par to jūsu darbību, kādu jūs veicat. Tā kā viens būtu šie finanšu cipari, otrs būtu arī, protams, kāda ir investīcija un kāda ir jūsu darbība un kādas ir jūsu vajadzības. Varbūt jūs zvejojat tikai reizi gadā, līdz ar to, vai tiešām ir vajadzīgs, busiņš, kurš tad 11 mēnešu stāvēs, būtu tās neizmantotas. Mēs vērtēsim arī šo te investīciju, ne tikai šos finansiālos datus. Tad vēl par šo pašu. Ja gadījumā jums tas projekts tomēr ir paredzēts lielāks nekā tie 10%, tad tas, kas jums būtu, tad šajā gadījumā jādara līdzīgi kā arī piekrastes, tie 30 000 atbalstā, tad jums būtu tomēr ar projektu un ar finanšu plānu jāparedz, ka jūs to apgrozījumu audzēsiet. Kā jūs to paveiksiet, tad projektā jums tas būs jāapraksta. Jūs tur dabūsiet jaunus zvejas rīkus, jaunas atļaujas, vai jūs pievienosiet vērtību tam produktam, bet tiklīdz jums tas projekts būs lielāks par to jūsu apgrozījumu, kā mēs šeit esam norādījuši, tā noteikti vajadzēs plānot arī šo apgrozījumu pieaugumu. Bet tomēr jums ir bijis iespēja šo finansējumu saņemt piekrastes pasākumā, kur bija 30 000 atbalstā. Daudz no jums varbūt saņems par tos pašus 60 000, un tad vēl nākt uz lielām investīcijām ar to pašu mazo apgrozījumu, kāds mums ir bijis līdz šīm, diemžēl tādu droši nevarēs. Bet, kā es teicu, mēs vērtēsim projektu no projekta. Tur nav tā, tur grūti pateikt vienu kaut kādu tur kritēriju, kā mēs vērtēsim. Kā es teicu, mēs vērtēsim
gan jūsu patreizējo finansējumu, mēs vērtēsim, cik jūs gadā zvejas dienas, cik jums ir gadā zvejas dienas, vērtēsim, kādas sugas jūs zvejojiet, un vērtēsim, kādas ir šīs investīcijas un ko jūs ar to projektu plānojat sasniegt. Ja jūs tomēr, varbūt trauksmi. Ja jūs tomēr veiksiet ieguldījumus, kas nav saistīti ar piekrastes zveju, bet pirms ar dažādošanu, tad, protams, mēs skatīsimies, tam apgrozījumam būtu jābūt lielākam. Mēs ļoti labi saprotam, ka piekrastes zveja ir sarežģīti nopelnīt, ir sarežģīti tos apjomus palielināt, līdz ar to mēs tur skatāmies šos 10%, bet ja jūs nākiet uz dažādošanu, ja jūs papildus piekrastes zvejai nāksiet arī uz veidosiet turismu mītni, tad skaidrs, ka tas apgrozījums būs jākāpina. Tieši no tās turismu nozares. Nevarēs kopējais apgrozījums palikt tajā līmenī, kāds viņš tur ir. Tā. Jā, un tad ir ar pašu pieteikumu finanšu plānu jums ir jāpierāda, ka jūsu darbība ir, un ka viņi kad reāli izpildīt ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskā dzīvotspēja finanšu tabulās būs jāuzrāda plānotie ienākumi un plānotās izmaksas, un tas, ko mēs skatīsimies, vai tās jūsu plānotie ienākumi ir lielākā izmaksas. Tik daudz. Bet, protams, kad mēs vērtēsim dziļāk, mēs vērtēsim, kāda ir šī darbība, ja pieņemsim tādu dažādošanu, kāda ir šie pakalpojumi, kāda ir pakalpojuma cena, lai viss būtu atbilstoši. Tad par maksimālo projektu summu. Maksimālā projektu summa pēc noteikumiem ir 200 000 eiro. Projektu uzraudzība ir 5 gadi. Vai arī, ja projekta summa ir mazāk kā 50 000, tad atbalsta pretendents var izvēlēties attiecīgi šo uzraudzību 3 gadus. Bet tad arī ātrāk būs jāsniedz arī projekta mērķi un radītāji. Projektu īstenošanai ir pieejama piekrastes zvejniekiem. Šobrīd vispār runāju tikai par atbalstu piekrastniekiem. Ja kā ja kāds ir pieslēdzies, kas nav saistīts ar piekrastes zveju, tad jā, šī prezentācija ir taisīta tikai priekš piekrastes zvejniekiem. Tad jums ir pieejama rēķina priekšapmaksa, attiecīgi līdzīgi kāda tā bija pirmajā kārtā, šie 30 000 atbalstā, ka jūs nākat ar rēķiniem izrakstītiem, un tad mēs, balstoties uz jūsu iesniegtiem rēķiniem, jums izmaksājam šo priekšfinansējumu 90% apmērā. Un tagad, ja viss ir īstenots, mēs tad samaksājam atlikušos 10. Projektu var sadalīt arī pa posmiem. Pasākumā kopumā šajā pasākumā atbalstu nepiešķir lielajiem zivju apstrādes uzņēmumiem, ja viņi nāk un veic kaut kādus ieguldījumus zivju apstrādē. Tas tāds ļoti specifisks. Es domāju, jums vispār tas nav aktuāli. Tas vispār Latvijā nozarē aktuāli varbūt 2-3 uzņēmumiem, Brīvais vilnis iespējams, vai varbūt Karavēlis, nezinu, kur no viņiem ir lielie. Tad, jā, tas, kas arī ļoti svarīgi ir tieši jūsu šī komunikācija un iepazīšanās ne tikai ar ministra kabineta noteikumiem, bet arī ar jūsu vietējo rīcības grupu izstrādāto stratēģiju. Būtu svarīgi jums arī šīs idejas pārunāt ar vietējo rīcības grupas šiem pārstāvjiem cilvēkiem, kas strādā, jo viņi ar savām vietējām rīcības grupām un arī ar saviem sludinājumiem var šīs lietas, var ierobežot gan aktivitātes, kuras viņi izsludina. Viņi neizsludina visu. Jebkura veida uzņēmēju darbību viņi izsludina tikai turismu. Viņi var ierobežot arī šīs maksimālās projekta summas, un viņi var arī ierobežot atbalsta likmes, ka nav 100% atbalsta zvejniekiem piekrastes, bet 80%. Tā kā jums vajadzētu, pirms pieteikuma gatavošanas noteikti pārunāt un izkrīt arī šo stratēģiju, uzzināt, kādi ir tie kritēriji, kas ir noteikti, pēc kuriem pieteikumi tiks rindoti, bet runājot par kritērijiem, tad tas jau bija noteikts arī noteikumos, ka vietējām rīcības grupām izstrādot stratēģijas, noskot šos kritērijus, pēc kuriem vērtē pieteikumus, kad projektiem, kas īstenot zivsaimniecības nozarē, ir prioritāte. Tas nenozīmē tā, ka jūs būsiet uzreiz pirmie, bet ir atsevišķi kritērijas starp daudziem citiem, kur prioritāte tiek iedota piekrastes zvejniekam vai vispār zvejniecības projektiem. Tad par šiem sasniedzamiem rādītājiem, kas ir obligāti jāsasniedz īstenot šos projektus. Ja mēs runājam par piekrastes zvejas projektiem, kuriem ir šī 100% atbalsta intensitāte, tad regula un noteikumi pasaka, ka jums ir jāsasniedz vismaz šie pirmie 2 rādītāji, kas ir jāizveido kaut kādas darba vietas, tas būtu numur 1,
Un otrs ir jānorāda personas, kas gūs labumu no šī projekta īstenošanas. Tad tas, ko es jums gribu ieteikt, ir noteikti neizvēlēties šo rādītāju kā izveidotās darba vietas, jo tas ir ļoti grūti sasniedzams rādītājs, ļoti bieži pēc tam problēmas ir ar atskaitēm. Bet jūsu gadījumā jūs veicat kaut kādus ieguldījumus tajā zvejas procesā, noteikti, ka tur būs vai jūs pats vai cilvēki, kas strādā šajā zvejniecības nozarē, jūsu uzņēmumā, zvejniecības procesā, un tie būs tie cilvēki, kas gūs labumu drīzāk no projekta īstenošanas. Jā, tad mēs attiecībā par zvejniekiem būsim, neliksim obligāti jums tur kaut kādu, palielināt, pieņemsim, jaudas vai apgrozījumu palielināt. Jūs varat to nepalielināt, jums būs sasniegtais rādītājs personas, kas gūs labumu. Jūs norādīsiet tur 2 personas vai 3. Bet, ja, pieņemsim, kā es arī iepriekš stāstīju, ja jums ir mazs apgrozījums, jūs nāktas pietiekoši liela investīcija un jūs plānojat apgrozījumu pieaugumu, lai mēs to projektu pēc būtības apstiprinātu, lai viņš būtu liederīgs un pamatots. Tad jums būs arī jāizvēlās šis CR04 apgrozījuma palielinājums rādītājs. Jā, bet tas būs tikai tajos gadījumos, ja jums ir liels projekts, mazs apgrozījums, kas būtu jums ir mazāks kā tie 10%, ko es iepriekš stāstīju. Ir arī vēl pārējie rādītāji, bet es domāju, ka tas CR08, tas jūsu gadījumā jūs veicat ieguldījumus zvejas procesā, tas būtu tas, ko jūs atzīmējat, norādiet, un faktiski viņš būtu, sasniedzams faktiski uzreiz pēc projekta īstenošanas gandrīz. Jūs īstenot projektu, iegādājaties kaut kādus pamatlīdzekļus un, faktiski ar tām iegādēm jūs jau pierādiet, ka tavu labumu būs ir tā persona, kas tur ietējā jūrā un zvejā. Jā, tas būtu par šiem rādītājiem, bet, protams, arī viss tā apņemšanās, ko jūs norādiet arī par to pašu finanšu plānu, tas arī tomēr tiks ņemts vērā uzraudzības laikā. Nevar būt tā, ka jūs nākat, apgrozījums, varbūt jums ir 30,000, kā piemēram, jūs veicat ieguldījumus, un pēc tam bez pamatojuma jums šis apgrozījums uzraudzības laikā būtiski samazinās. 5,000 vai vēl mazāk. Tad mēs, protams, prasīsim skaidrojumu, kas notiekās ar jūsu apgrozījumu, kāpēc jūs vairs nezvejojat, kādi ir tie iemesli, tur mēs vērtēsim, vai tam ir pamatot. Paši zinām, ka zvejniecībā visādi mēdz būt dažādi liegumi, uzlikti, ja tāda situācijas būs, ka jūs tie būs mažoras apstākļi, un tad tas finansējums tiks atprasīts atpakaļ. Bet ja tam pamatot nebūs nekāda, tad, diemžēl, ir nāksies atmaksāt. Ir bijuši arī piemēri no iepriekšējā plānošanas perioda, kur nāk zvejnieks, atbilst visiem nosacījumiem, iegādājās busiņu, lai pārdātu zivju produkciju, un tad reāli apsolta 20,000 apgrozījumu, un uzraudzības atskaitēs parādās apgrozījums tur ļoti minimāls, līdz 1,5, pat mazāk vēl. Tad, kad mēs paprasām dokumentus, ko tur ar to busiņu esi pārvadājis, tad konkrētais cilvēks reāli strādājis ir būvniecības nozarē, pārvadājis būvmateriālus, un diemžēl, busiņš ir iegādāts ar lielu atbalsta likmi, un tad, diemžēl, mēs šajā gadījumā bijām spiesti šo finansējumu atprasīt atpakaļ. Tā kā, mēs ejam pretī, cik vien daudz varam, arī iesim pretī un skatīsimies, un kaut kas, ja netiks arī sasniegts, tad mēs to vērtēsim, bet tāpēc ļoti svarīgi ir gatavot šos projektus, tomēr saprast, cik jūs daudz nozvejojat, cik jūs varat nozvejot, cik jūs daudz varēsiet, un kas ir tas ieguldījums. Tur jābūt samērībai. Nevar būt tā, ka es maz zvejoju, bet nāk uz milzīgām investīcijām. Tāda pieteikuma netiks atbalstīta, uzreiz var pateikt. Jo šis tomēr nedaudz savādāks pasākums, te ir ekonomiskais pasākums, kurā jūs faktiski konkurējat ar visiem pārējiem uzņēmējiem, kas jūsu teritorijā ir. Ir jums vairākas pielaides, ir jums attiecībā par rādītājiem, par apgrozījumu. Kritēriji jums ir labvēlīgi, jums tā kā vairāk šie kritēriji papildus vēl par to jūs zvejnieki. Tā gluži, ka tas atbalsts ir jūsējais, tā nav. Ja 30,000 atbalsts tas tiešām bija jums, mērķēts atbalsts maziem zvejniekiem, tad līderi tomēr šajā pasākumā jūs konkurējat ar visiem pārējiem uzņēmējiem šajā zivsaimniecības teritorijā. Tā. Jā, tas, kas vēl, ja pieņemsim, jums bija vietējā rīcības grupa izvirzījusi kaut kādus kritērijus, par ko var dabūt punktus, un jūs attiecīgi esat izvēlējušies, kad jā, pieņemsim, kā piemēram agrāk bija, ja jums tur būs 2 darba vietas, tad jums būs papildus tik un tik punkti. Ja jūs būsiet arī, pieņemsim, to apsolījuši, kad jūs tās 2 darba vietas radīsiet, tad tas arī būs kā papildus rādītājs, kas ir jāsasniedz un jānostāv. Jo par to mums vietējā rīcības grupa iedos punktus. Un iespējams, ka dēļ tā jūs aizgājuši priekšā pārējiem, kuri tās darba vietas nebija izvēlējušies. Tā kā arī, ja vietējā rīcības grupa būs pateikusi kādus kritērijus noteikusi pie rindošanas, un jūs to būsiet apņēmušies sasniegt,
tad tas arī ir lēmumā sasniedzamais rādītājs. Tā kā to arī apdomājiet, vai ir vērts šobrīd apsolīt vairāk, kā jūs reāli varēsiet izpildīt. Ja? Tā kā katrai grupai būs savu kritēriju. Šobrīd jūs esat droši vien gatavi pateikt, ka jūs izdarīsiet visu, lai jūs būtu augšā, bet realitātē jums, Andri, var pajautāt. Man viens konkrēts jautājums. Personas, kas gūs labumu, kā tas ir domāts, kilometriem ģimenes locekļiem, kas gūs labumu no tā zvejnieku darbības? Nu, tas ir, ja tāda ir zvejnieku saimniecības, nezinu, tad droši vien ir kaut kādi cilvēki, kas iet kopā ar tevi tajā jūrā. Vai tas ir tu viens pats, vai tie ir divi cilvēki. Šajā gadījumā tas nebūtu svarīgi, vai tie ir divi vai trīs. Tas nav, jo vairāk, jo labāk. Tas nav oficiāli tā. Un tad tu norādīsi pats tikai sevi. Un tur nav tā, ka jo vairāk, jo labāk. Tas tā nav. Es saprotu, ka kritēriju. Nu, ja tā pavisam skatāmies, tad tā ļoti kaut kas jums būtu jāsasniedz. Tā nav. Zvejas procesā turpiniet zvejot. Tas mērķis ir to piekrastes zveju, lai viņi tiktu saglabāta. Tas ir galvenais mērķis. Ja mēs runājam par dažādošanu, tad gan, ja es nāku uz dažādošanu, tas ir es faktiski eju kaut kādā jau, ne piekšķis zvejas biznesā, un tad tur jāsniedz rādītāji. Tā nevar būt, kad es ieguldu uztaisu turas un mītni, un man apgrozījums ir 0. Tā tas nevar būt. Tas ir tāpēc, tā nevar. Bet piekrastes zveja tie plānotie rādītāji sasniedzamie, viņi ir, gandrīz nekādi. Tā ir tā paskatās. Tas, ka jums jānotur tā esošā darbība, jāizdara tas, ko jūs projektā apsolījuši, un jāturpina zvejot. Cik vien to, protams, ļauj apstākļi un visas pārējās lietas. Jā, par to rādītāju sasniegšanas gadu es minēju, kad rādītāju sasniegšanas periods, rādītājs jāsasniedz projekta uzraudzība tā, otrajā gadā, ja projektam ir 3 gadi šī uzraudzība, tiem maziem projektiem, ja projektam uzraudzība ir 5 gadi, tad rādītājs ir jāsasniedz nevēlāk kā 3. gadā. Bet jūs varat arī projektā norādīt, kad ātrāk uz to rādītāju sasniegsiet. Tā kā jums būs iespēja pieteikt formā izvēlēties. Par attiecinājumām izmaksām. Attiecinājumās izmaksas faktiski ir, man liekas, ka attiecinājums ir gandrīz viss. Gan būvmateriāli, gan būvniecība, gan iekārtas, dažādi digitāli risinājumi. Arī selektīvākas zvejas rīki, ja šis bio ir atzināms, ka tas rīks ir selektīvāks. Dažādi arī apmācības, kas saistīts ar investīcijas daļas iegādi. Ir šobrīd ļoti daudz un dažādi jautājumi par transportu. Un šobrīd ir šie noteikumi, konkrēti šie noteikumi ir arī izskatīšanā uz grozījumiem. Un tad ļoti daudz dažādu zvanu ir bijuši par transportiem. Vai tādu transportu es varu nopirkt, vai tādu transportu es nevaru nopirkt. Tad jāsaka tā, ka šobrīd būs darba grupa. Ministrija organizēs darba grupu, kurā tas tiks izrunāts, jo tie jautājumi, kas ienāk, viņi nav veikti forši. Teikšu godīgi, jo zvana uzņēmumi, kuriem ir ļoti mazs apgrozījums, ļoti niecīgs, ļoti maz nozvejas, ļoti maz zvejo un plāno sniegt pieteikumus ar mašīnām, ar busiņiem, ar apvidus mašīnām kādā gadījumā. Tad ministrija noteikti, mēs kopā ar ministriju droši vien piesaistīsim arī jūs, kā biedrības pārstāvis drīzāk, lai to jautājumu izrunātu. Tāpēc, ka tas nebūs pareizi, ja tagad visi sāks pirkt transporta līdzekļus. Vienā gadījumā varbūt tas būtu pareizi un vajadzīgi, kur ir tiešām zvejnieki zvejot, tur lielāk, visas iespējamās dienas, ka tas ir iespējams pēc dabas apstākļiem, ir pietiekoši liels nozvejotais apjoms un apgrozījums, tad es teiktu, ka tas ir ok, tas būtu attiecināms, bet ja es zvejoju gadā tur 20-30 dienas, tad tiešām vai tas transports ir attiecināms un loģisks. Ko tad pārējās 11 mēneši viņš stāvēs man cētā un es ar viņu nebraukšu. Tā viena no idejām, ko es zinu no ministrijas puses, ir tāda, kad pēc kaut kādiem kritērijiem noteikti, ka tas atbalsts ir 100% šādai tehnikai un pie kaut kādiem kritērijiem to atbalstu transportam mazināt. Ņemot vērā, ka visdrīzāk jūs to transportu izmantot arī savām privātajām vajadzībām. Tāda tā doma ministrijai. Bet šobrīd noteikumos ir pieļauts šis transports tieši, ja viņš ir speciāli aprīkots, piemēram, kā tur busiņi aprīkot ar augstumiekārtām, tas ir atbalstāms. Ir atbalstām arī šeit transporta līdzekļu pasažieru pārvadāšanai, ja tur ir uzņēmumā, piemēram, ir šie strādājošie cilvēki, kas no kaut kurienes ir jāizved. Tas, ko plāno uz priekšu, pieņemsim arī, ka varētu arī biedrība startēt šo aktivitāti, un, pieņemsim, ja biedrībā ir vairāki zvejnieki, ar kolektīvu nopirkt, pieņemsim, transportu, kaut kādu busiņu cilvēku darbinieku pārvadāšanai, tad arī biedrība varētu startēt.
Bet tas ir noteikti izmaiņas, kuras vēl ministriju šobrīd mēs skaņojam. Un, kā es teicu par to liederību saistībā ar transporta līdzekļiem, tur būs diskusijas, un tad kopīgi tur tiks noteikts arī, pie kādiem nosacījumiem, kādu transportu vajag pie. Tā, tas būtu par to. Par traktortehniku ir atbalstāma arī traktortehnika, arī audu līdz 100 dzirgspēkiem, bet arī noteikti vajadzēs pamatojumu, kāpēc tas traktortehnika ir vajadzīga tieši zvejniecības procesām, ja nāktu 100%. Ir attiecināms arī vispārējās izmaksas, bet vispārējās izmaksas līdzīgi, kā tas bija arī šie 30 000 atbalstā, jums nebūs jāsniedz nekādas cenu aptājas un nekāda arī maksājuma dokumenti, jo tās būs standarta izmaksas, kur mēs procentu no projekta summas izmaksāsim jums par šīm pieteikumu sagatavošanu. Te gan atšķirsies nedaudz tie procenti, tur būs sludinājumos būs norādīts. Par PVN to arī neaizmirstam, līdzīgi kā tas bija arī piekrastes 30 000 atbalstā. PVN ir attiecināms, ja jūs viņu neatgūsiet no valsts budžeta, ja jūs viņu nekļausiet deklarācijā. Tikai tiešām lūdzu, tie, kas ir pie PVN maksātāji, kāds starp jums ir, lūdzu tikai neizdariet tā, ka jūs iekļaujiet viņu projektā un pēc tam deklarācijā. Un tur būs pašiem jums ļoti liels problēmas, jo mēs par visiem pieteikumiem, kuriem mēs PVN samaksājam, mēs informēsim valsts ieņēmumu dienestu. Man liekas, ka tas problēmas jums nevajag. Kad jūs abās pusēs gribēsiet dabūt to PVN, tikai liels problēmas pēc tam būs. Tad šī projekta pieņemšanas kārtas sludinās nevis dienests, kā tas ir pārējos pasākumus, bet šīs kārtas sludina un organizē vietējā rīcības grupa. Informācija par šīm kārtām ir pieejama gan mūsu mājaslapā, gan arī vietējo rīcības grupu mājaslapās. Tā kā tur var atrast. Tad vēl. Šobrīd ir ļoti daudz arī semināru, kas jums interesē par pašu pieteikumu aizpildīšanu. Katras grupa organizē dažādu veidu seminārus un tikšanās, tā kā sekojot līdzi, esat kontaktā ar savām vietējām rīcības grupām, tad jau viņus painformēs par to, kurā vietā viņi kaut ko organizē, vai varbūt tur individuāli ir iespējams aiziet un izstāstīt to savu ideju. Bet tas mērķis jau būtu tāds, lai tie pieteikumi, ko jūs sagatavojat, lai viņi uzreiz ir, lai viņi ir kvalitīvi sagatavot, lai tās idejas ir tādas, ko var arī apstiprināt, jo lielākajā vilšanās tagad jūs sagatavojat un beigās to pieteikumu noraida. Pēc varbūt labāk tiešām divreiz pajautāt un tad iesniegt viņu tādu, kas arī var iet stiprināšanu. Visi pieteikumi ir jāizsniedz elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, bet to jau, manuprāt, tas vairs nav jaunums, to jau viss ļoti labi zinām. Un tad sākotnēji vērtēs vietējas rīcības grupas un tālāk jau tad vērtēs lauka atbalsta dienests. Tad mēs šeit ielikām arī informāciju par šīm 6 vietējām rīcības grupām, kādas kārtas šobrīd ir izsludinātas. Jurkanta ir izsludinājusi šo te pirmo rīcību, kas saistīta ar uzņēmējdarbību. Kopējā izsludinātā publiskā finansējuma summa 400 000, projekta summa maksimālā 200. Piekrastniekiem tad ir maksimālā 100% likme. Ziemeļkurzemes biznesa asociācija arī šī pati pirmā rīcība, kas ir saistīta ar šiem ekonomiskiem projektiem, piekrastes projektiem. Summa ir 535, maksimālā 200 un 100% atbalsts piekrastes darbību, ar piekrastes saistītiem projektiem. Liepāja šobrīd ir izsludinājusi, sašaurinājusi faktiski, viņi izsludina tikai uz turismu pakalpojumu attīstību piekrastē. Ņemot vērā to, ka tas nav šajā gadījumā par piekrastes saistītie projekti, tikai ar turismu, tad ir atbalsta likme, intensitāte ir 50%. Arī, ja startais piekrastnieks, viņam būs 50%. Bet, droši vien, tur būs arī kārtas arī tur vienkārši kā pirmā kārta, jo katra grupa izvēlās, kā tās kārtas sludināt, kurā brīdī sludināt. Partnerība Laukiem jūrai, 500 000 izsludināts arī pirmajā aktivitātē, kur ir tā skaitā arī piekrastes projekti. Maksimāla summa 200, atbalsta intensitāte no 80 līdz 100% piekrastes zvejniecības saistītiem projektiem. Tas ir domāts tāpēc, ka tie 80 noteikumos minētie. Ja? Tagad jūsu gadījumā jums ir 100, un tie, kas zvejo vairāk kā 10% aiz piekrastes vai lielie uzņēmumi, kuriem ar saistītiem vairāk kā 200, tiem būs 80%. Te mēs ielikām kā idejas vairāk no iepriekšējā plānošanas perioda. Tagad jāsaka tomēr, ka tie iepriekšējās plānošanas periodā bija tie nosacījumi pie dažādošanas jums labvēlīgāk un varēja iespējams nopirkt arī meža tehniku.
Bet nu, tie ir idejiski, kad nu, jā, dažāda veida idejas arī diezgan daudz tika īstenots arī iepriekšējā plānošanas periodā no līderu pieejas pasākumiem. Gan filēšanas ceiks, gan veikals, gan turismas, saules paneļi. Tā kā visas šīs iespējas var īstenot, jā, diemžēl šajā periodā ir mazāka likme, ja tas nav saistīts ar zvejniecību. Bet ar lielāku likmi, ja tā ir zvejniecība. Nu tā. Tas arī viss baigi tā ātri. Bet es ceru, ka es spēju nu, tās galvenos uzsvarus jums saprast, varbūt nu, tās lietas, kas vairāk jums tieši interesē. Nu, jo tie ir jautājumi, kas ir ienākuši, viņi vairāk bija tieši par to, kurām investīcijām ir šie 100%, kādas ir šīs maksimālās summas. Nu, es ceru, ka es tiem jautājumiem atbildēju. Protams, kā es teicu, katrs projekts būs vērtēts atsevišķi, jo katrs jūs esat savādāks, katram jums ir savādāk šī zveja. Viens zvejo visu gadu, viens varbūt zvejo kaut kādu periodu. Tā kā, nu, rakstiet idejas. Galvenais, lai tā projekta ideja un tā summa, lai viņa ir samērīga un loģiska par to jūsu darbību. Tas ir galvenais. Ja.